Pagātnē Kerola Karnaki bija īsta burve. Es to domāju tiešā nozīmē. Viņa nogalināja putnus un uzlika lāstus. Es nejokoju. Viņa tika izglābta pateicoties Dievam. Viņa kalpoja Sātanam. Tagad viņa kalpo Jēzum. Vai tad tas nav satriecoši? Tu esi mežonīga. Kad es satiku tevi, un līdz šim tu esi tāda, bet tagad tu esi dedzīgi kristieti. Izstāst ļaudīm, ko Dievs ir izdarījis tavā labā. Tas bija 1981. gadā. Viņa atnāca uz dievkalpojumu pie manis, pārējo izstāst pati. Es izaugu ģimenē, kur bija 10 bērni. Es biju vidējais bērns. Mans tēvs uzreiz saprata, ka es neesmu no viņa. Atstumtību es sajūtu jau mātes miesās. Mūsu māja bija ārkārtēji nabadzīga. Manu tēvu ievietoja psihiatriskajā slimnīcā, bet viņš nāca mājās un sita bērnus. Man viņš šita stiprāk par visiem, jo viņš bija pārliecināts, ka es neesmu viņa meita. Mēs bijām tik ļoti izbadējušies, ka es biju spiests ložināt pa miskastēm un pārtikt no atrastajiem objektiem, jo mums bija trūkums. Brīvdienās bija skandāli un kautiņi. Mani vecāki bija alkoholiķi. Es atceros, ka no 5 gadu vecuma es no sienām slaucīju nost asins. Tēvu izrakstīja no psihiatriskās slimnīcas, un viņš atkal atgriezās mājās. Viss, ko es zināju, tas bija spiritisms, tāpēc, ka mana māte ar to nodarbojās. Tēvs man ienīda. Atceros reiz, kad biju maziņa, es sagatavoju viņam dāvanu tēva dienā. Es nevarēju saprast, kāpēc viņš man tā nemīl. Un tā es sagatavoju priekš viņa dāvanu. Starp visiem bērniem tikai es kaut ko izdarīju priekš viņa un iedevu viņam dāvanu. Es nekad to neaizmirsīšu. Kā mazs 7-gadīgs bērns es domāju, ka dēļ šīs dāvanas viņš mani iemīlēs. Jo es biju saskārusies ar šausmīgu atstumtību. Es piegāju pie viņu un teicu, tēti, laimīgu tev tēva dienu. Līdz ar dāvanu es kaut ko atnesu arī no atkrituma konteinera. Viņš paskatījās to visu un pateica, tas ir stulbi un tu esi stulbi. No tās dienas es neticēju, ka arī Dievs var būt tēvs. Tēvs sit, tēvi izmanto, tēvi sāpina, tēvi ārstējā psihiatriskajās slimnīcās. Es nolēmu, ka dzīvē meklēšu tikai 2 lietas. Pirmkārt, tā ir mīlestība un otrkārt spēku. Kā tikai es iegāju jaunībā, es tūlīt pat paliku stāvoklī ar pirmo bērnu. Kad mana māte par to uzzināja, tēvs bija psihiatriskajā slimnīcā. Viņa pati man izina no mājas, un es par to priecājos. Pēc tam, kad manai meitai apritēja 9 mēneši, Ņujorkas štats man viņu atņēma. Es nekad nesāpināju viņu, es vannoju viņu, mainīju viņai apģērbu, es vienkārši nezināju, kā mīlēt viņu, jo mani paši neviens nekad nemīlēja. Es nezināju, ko nozīmē mīlēt un būt mīlētai. Tā kā es biju priecīga, ka meitu atņēma, jo es varēju dzīvot savu dzīvi, kā gribēju. Tajā laikā es izdarīju abortu. Nekad neaizmirsīšu, kā piezvanīju savai mammai un paziņoju, ka esmu stāvoklī. Viņa pateica, ka atsūtīs man medmāsu, lai izdarītu man nelegālu abortu. Šī sieviete izdarīja man abortu. Nekad neaizmirsīšu, ka turpat kaut kas notika dziļi manā iekšienā. Pēc tam, kad man noņēma bērnu, es sāku stipri dzert un lietot narkotikas. Ņujorkā es saslimu ar B hepatītu. Šis vīrus manās aknās ienāca caur netīru adatu. Ņujorkā mani vairāk kārt sasita, es atkal paliku stāvoklī, un tad, kad es piezvanīju mammai, viņa pateica, ka nostīs mani, ja mani ieraudzīs. Es pateicu, lai tas tevi neuztrauc. 3 kārtas centos izdarīt pašnāvību. Jūs jau to varējāt dzirdēt, bet es jums pateikšu. Tas bija briesmīgi. Un mūsu pasaulē tagad tas notiek. Mūsu ģimenes un bērni ir pakļauti tādām briesmām. Es turpināšu. Pēc tā visu nolēmu, iespējams, ja apprecēšos, viss kļūs labāk, viss būs labi. Un tā es apprecējos. Mēs lietojām heroīnu un dzērām visu, kas vien bija iespējams. Reiz viena jauna sieviete man pateica, zini, tev ir vajadzīgs spēks. Tieši to es arī gribēju. Viņa man pateica, ka man ir vajadzīgs burvestības spēks.
Es sāku mācīties burvestību, iemācījos nolādēt, noburt, nolaist asins. Tad es nenodarbojos ar melno maģiju un neapmeklēju melnās mises, es vēl nebiju īsta ragana, bet es mācījos kļūt par viņu. Es gribēju zināt visu par burvestībām, un es visu uzzināju sevī. Atceros, es studēju par dvēseļu pārvietošanos, par pārvietošanos no vienas vietas uz otru, demoniskas darbības. Es nodarbojos ar meditāciju un aicināju garus dzīvot manī. Es ticēju, ka tie ir mīlestības gari, kur paveiks labu darbu manā iekšienē. Ak, Dievs saprat, ka tie ir nekas vairāk kā demoni. Es sāku skrāpēt savu miesu, tāpēc, ka šie gari, kas man deva spēku spiritismā, kuri caur ģimenes gariem palīdzēja man uzzināt pagātni, tagadni un nākotni, uzlikt lāstu un noburt, burtiski vadīja mani. Viņi veda mani uz turieni, kur viņiem tas bija vajadzīgs. Viņi vadīja manas kājas. Es lietoju heroīnu. Es biju precējusies, bet mēs daudzījām viens otru un grāvām visu sev apkārt. Es no jauna paliku stāvoklī. Šajā reizē es pateicu vīram, ka gribu šo bērnu, bet viņš atbildēja, ka netaisās apbērnoties, un lai es atbrīvojos no bērna līdz laikam, kad viņš atgriezīsies mājās no darba. Es nekad neaizmirsīšu, ka pirms aborta es stāvēju klinikā, skatījos spogulī, mīļoju savu vēdru un teicu, bērns mīl tevi, bet vairāk it neviens, tev ir jānomirst. Bet šī aborta es kļuvu pavisam traka. Es sāku špicēt heroīnu. Paši sliktākie pilsētas narkomāni nevarēja atrasties ar mani vienā istabā. Mani lika psihiatriskajā slimnīcā. Mūsu laulība izjuka, jo mēs sitām viens otru, kāvāmies narkotiku dēļ. Šajā laikā mans tēvs nomira psihiatriskajā slimnīcā no vājprātības. Es baidījos, ka arī sajukšu prātā. Reiz piezvanīja dakteris, pateica Kerolai, ir B hepatīts. Viņa saknes brūk, kopā tagad viņai ir aknu ciroze. Viņa ir garīgi slima, ar viņu neviens nevar sarunāties. Es izsūtīju jums vēstuli, nekad vairāk nevediet viņu uz mūsu ofisu. Viņa ir vājprātīga. Un tā, kad es uzzināju par savu nāvējošo diagnozi, es nodomāju, kas par to nav jēgas uztraukties. Es vēlējos nošauties, lauzt telefonu stabus, es varēju aizmigt pat pie automašīnas stūres. Es durstīju rokas ar adatām, veicu sev iegriezumus demonis spēku ietekmē. Ziniet, mēs visi domājam, ka dēmoni var būt tikai šausmu filmās, bet viņi neaizgāja, kad Jēzus aizgāja. Viņi joprojām ir šeit, lai nokautu, zaktu un iznīcinātu. Bet reiz šajā visā man bārā ieraudzīja sieviete vārdā Linda Šmita, kura zināja par maniem gājieniem un zināja, pēc kā es ilgojos. Viņa pienāca pie manis un teica, es zinu vienu tādu cilvēku, kurš nedurstīs tavas rokas ar adatām, kurš nepieļaus abortu un neizmantos tev 15 minūšu laikā. Ja vien es varētu tevi iepazīstināt ar Jēzu, tad es izmainītu tavu dzīvi uz visiem laikiem. Kerola Kornaki. Te rītā mācītājs runāja par personīgu lūkšanu un par staigāšanu svētā gara klātbūtnē. Ja vien viņš varētu būt šajā rītā, viņš jums izstāstīja. Viņa bija Dievu klātbūtnē, viņa saka, ka tur nav vārdu, tikai svētais gars, kas iet viņai cauri ar bezvārdu nopūtām, kas ir dziļāks par vārdiem, kur ir tikai viena dvēsele. Viņa uzaicināja manas dievkalpojumu draudzi, viņa pateica, ka sludinās jauns kalpotājs Benijs Kīns. Es zinu, ka viņš tev ir nepazīstams. Viņš man teica, bet es apmeklēju viņa dievkalpojumus. Viņa pateica, lai es vienkārši atnāktu, kad es varu saģērbties, kā es gribu. Ja es zinātu, kā es tad biju apģērbta. Viņa pateica, ka es varu nākt un apsēsties aizmugurē. Lūk, tā vajag aicināt cilvēkus, nevajag uzspiest viņiem. Vienkārši apsēsties, vienkārši atnāc. Tādiem cilvēkiem nevajag teikt, lai viņi nodzītu bārdu, izdzēst tetovējums, izņemt auskars. Vienkārši palūdz atnāk, un Dievs izdarīs pārējo. Es atnācu apsēdos sāli, iznāca vīrietis Benijs Kīns. Viņš staigāja pa platformu un teica, šeit ir svētais gars. Es sēdēju un domāju, super, vēl viens gars. Es vēl vienu ielaidīšu sevī. Es jūtu, ka esmu pareizajā vietā. Paldies, ka uzaicināja mani Linda. Bet pēc tam mācītājs sāk runāt par svētā gara spēku, Jēzus vārdā. Un tad par Kristus asinīm. Un tūlīt pēc tam manī esošie dēmoni, kurus bija ieaicinājis dzīvot sevī, sāka trakot. Dāmas un kungi, es nevaru to aprakstīt. Viņi it kā saķēra mani aiz galvas un sāka mani aizturēt. Kad Benijs Kīns sludināja evaņģēli un runāja
par Kristus asinīm, prasīt cilvēks piecelties un dziedāt par Jēzus asinīm, šie dēmoni paralizēja manu galvu, viņi atvilka manu galvu atpakaļ un turēja mani tā, ka es nevarēju izkustēties. Beigās mācītājs teica, jūsu miesā ir slimība, jums jāiznāk priekšā, mēs lūgsim par jums. Tas bija pats garākais ceļš manā dzīvē. Es centos piecelties, bet nevarēju, jo dēmoni meta mani atpakaļ. Beigās man palīdzēja Linda. Ziniet, draudze, mums ir jāmīl pazudušos. Mums jāpārstāv viņus nosodīt. Mums vienkārši jāmīl viņus. Šī mācība un kalpošana ir tamdēļ, lai iemācītos mīlēt pazudušos. Linda atskatījās, un lielāks ir tas, kas ir viņā, nevis tas, kas ir pasaulē. Tad, kad gari mani kliedza, vācies prom no šejienes, tu negribi būt šeit. Linda pastiepās pēc manis, un svētā gara spēks, kas bija viņā, caur kristību svētajā garā piecēlās viņā. Viņa pastiepās un satvēra mani pie rokas. Pavisam īsā mirklī manai gribai bija jāpieņem lēmums, vai nu palikt sēdot savā vietā, vai nu piecelties un uzkāpt uz platformas un parunāt ar cilvēku, kas runāja par Jēzu. Kad es gāju pa Tomija Reida draudzes eju, mācītājs ieraudzīja un pateica, apstādiniet mūziku, visu apstādiniet, atvediet viņu šurp. Līdz pat šim laikam es sludinu draudzēs ar mācītājiem, kuri bija tajā dievkalpojumā. No manis sāka nākt laukā dēmoni. Uz rokām man bija zilums, zem acīm tumša loka, āda dzeltena no slimības. Dieva atvērās asiņojuši čūls manā vēderā un sāka mani smacēt. Runāja, ja viņa tā turpinās asiņot so šo čūlu, viņa vienkārši aizrīsies savām asinīm. Es piecēlos un viņš pateica, atvediet viņu šurp. Kad es uzkāpu uz skatuvi, es satikos ar cilvēku. Man bija 11 stipri dēmoni, bet viņi nevarēja izturēt vienu vienīgo garu, kurš bija šajā cilvēkā. Tas bija svētais gars. Es nevarēju pastāvēt šā svētā gara klātbūtnē, kas bija par šo cilvēku, tieši tā draudze. Aleluja! Paldies Dievam par svēto garu! Paldies Dievam par svēto garu! Paldies Jēzum, ka viņš aizlūdza tēvam, lai viņš sūtītu savu svēto garu! Ļaujiet man pabeigt, jo mācītājs sludinā spēcīgu mācību, bet es jau gandrīz esmu pabeigusi. Mēs nostājāmies viens otram pretī. Es to nekad neaizmirsīšu. Viņš paskatījās man acīs, es paskatījos, tik nožēloja mana blūzīte bija atpogājusies. Viņš pajautāja, kas ir ar tavu ķermeni, kas par iemeslu. Es paskatījos uz viņu un atbildu, man ir hronisks hepatīts smagā stadijā. Viņš sacīja, kas tas ir. Es atbildēju, es mirstu. Viņš atbildēja, tu tic, ka Jēzus var dziedināt tevi? Es šaubījos, tāpa bija piepildīta ar 1000 cilvēku, un es atbildēju, Jēzus var man dziedināt? Vīriet, Jēzus ir nomirs. Es nekad neaizmirstu, kā viņš pateica visiem cilvēkiem, kas bija sapulcējušies mācītāja Reida draudzē. Viņš teica, draudzi lūdzaties, un 1000 cilvēku teica, Jēzus, Jēzus, Jēzus. Es ieraudzīju pastiprinātu saucienu Dievam par klaidoni, apsēstu ar dēmoniem un atkarīgi no heroīna. 1000 cilvēku lūdzās, un tā bija kā simfonija, Jēzus. Es redzēju, kā mazi bērni arī cēlās augšā savās mazās rociņas, sāka lūgties. Es redzēju tīņus, kuri nekaunījās Jēzus Kristus evaņģēlī. Viņi teica, kungs izglāb viņu. Es stāvēju un skatījos to visu, un pēkšņi šis Dieva vīrs pagriezās, un viss kļuva tā, it kā neviena cita apkārt nebija, tikai viņš un Jēzus. Es nekad to neaizmirsīšu. Es sludināju to visai nācijai caur televīziju. Es sadzirdēju, kā viņš pateica, Jēzu, ak Jēzu, dziedini viņu. Un Dieva spēks uzgaidiet pēc mirkļa. Es bēgšu, nonācu par mācītāju Reida draudzi. Un šis spēks izgāja caur manai miesai gluži kā ar viļņiem, un es pazaudēju kontroli par visu, pāri miesai. Es sajūtu, kā nokritu uz zemē bez jebkādām sāpēm. Dieva cilvēks pateica, neaiztieciet viņu. Dievs kaut ko šeit dara.
skatieties, skatieties, jo tūlīt es pabeigšu. Es gulēju zemē apmēram 40 minūtes, bet man likās, ka tās bija 10-15 minūtes. Nebija dzirdama neviena skaņa. Tikai maza meitenīte, kuras ķermenis bija izmocīts, kura gribēja pateikt savam tēvam, es mīlu tevi. Nesit mani vairāk. Kura negribēja, lai viņas māte atstātu zilumus pa visu viņas ķermeni. Vienkārši meitenīte, kura gribēja, lai viņa kāds mīlētu ilgāk par 5 minūtēm. Vienkārši mazumā atstumta meitenīte, kura gribēja uzzināt, ko nozīmē būt mīlētai. Kad es gulēju uz zemes, es viņu nesajūtu, bet sajūta bija tāda, it kā Jēzus ienākt istabā. Kad Jēzus ir mājās, kaut kam noteikti jānotiek. Tas bija Jēzus, kurš uznāca uz platformas, uz kuras stāvies Benijs Hins un kur gulēja Kerola Kornaki zem Dieva spēka. Es sajūtu, ka viņš paskatījās uz mani un viņš pateica, mans vārds ir Jēzus Kristus. Un ja tu meklē mīlestību, tu viņu esi atradusi. Es mīlu tevi, tādu, kā tu esi. Kad es piecēlos no grīdas, es sāku nolaisties no platformas, tajā laikā mācītājs Benijs Hins jau lūdza par citiem slimajiem cilvēkiem, bet viņš apstājās un pateica, jaunkundze. Es apgriezos un viņš pateica, tu vairāk nekad nebūsi iepriekšējā. Un es jau nekad vairāk nebiju iepriekšējā. Es biju atbrīvot no dēmoniem, dziedināt no B hepatīta, no kuņģu čūlas un no 12 pirkstu zarņas. Kamēr es elpoju, es nesīšu evaņģēliju. Es gribu pateikt ļaudīm, ka viņu sauc Jēzus un ka viņš jūs mīl.